Kaut kā neveikli sanāk, kas eju uz Salsmais, bet aizmirst nopirkt sāli. Neiet uz kafēnīcu prasīt. Es varu aizņemties sāli. Ir sāls. Kaut kur pīpē sāli. Man likās, ka šī vieta nav sāli. Ir sāls un ir maize. Dāņi tiek, ka mēs tur ciemojas. Es nesaprotu, puiši, kur ir jūsu izkārtne? Vai ir iesatnāts nepareizi? Hello! Čau! Pārsteigumā. Hello! Jā, bet kur es esmu atnākusi? Kur tu esi atnākusi? Tu esi atnākusi Funky Town Studio. Šīs ir live rooms, viņš vēl top. Te var redzēt, ka ir kastes, vadi vēl kaut kas. Šī puse ir tāda jau varbūt gatavāka. Ja? Šī telpa būs viņa transformējama. Viņa būs priekš DJ live streamiem, priekš podcastu ierakstiem, priekš apmācībām, mūzikas producēšanai, varbūt kaut kādiem džemiem. Līdz dzirdēju, mēs gribējām podcastu ierakstīt. Nezinu, ko mēs prātīgi tur teiktu, bet ir vieta, kur to darīt. Jā. Šeit jau daudz visnopietnāk, ieslēgsim gaismu. Šeit ir daudz visnopietnāk, šeit šo telpu viss sākās. Šeit bija tur galds monitori, DJ aparatūra un vispārējais. Tā kā, kad sanāca ieķert arī otrās telpas, tomēr mēs sadalījām. Un šeit tomēr viss ir sagatavots tā, lai tu vari producēt, rakstīt mūziku, ierakstīt balsi. Pārējais viss ir pašu rociņam darīts. Malači. Cik, nu tā pa iespējām pamazām. Kāpēc es vispār nācu šeit? Viņš man dod lietas un neņem naudu. Un palīdz. Tagad nepaņemsi par tādu Salsmais. Jā. Da nē, nu kā, nu ir jāatbalsta jaunie censoņi. Jā, starp citu, viņš ir pirmais, kurš tiešām atbalstīja. Viņš pasauc man Atacentrā. Vajadzēs vēl. Tik forši. Jā, tā sākās man DJ karjera. Jā. Nu, kad sāksi pelnīt tā kā lielo piķi, tad tā kā jādalās, jā, bet... Es vakar spēlēju, es redzēju, saņēmu, es varēju uztaisīt Salsmais dāvu. Viss jau notiek! Jau pērku lietas. Vakar darbiņā bija misēklītes, man nebija šitāda. Vakardien tu ar tiem vadiem tev pietikti jau... Viņš mani lamā tagad. Mēs tev mācam. Ja tev būtu atsevišķi skaņas pults, tā kā no ar kanāliem, kur tā kā var mikrofonu pieslēgt, ja tev bija mikrofonu, tu vari savu kontroleri pieslēgt. Un no tās pults iziet uz stumbām, uz skaņu. Un tu vari tā kā atsevišķi visu pieregulēt. Es neesmu tik gudrs, un es protu. Ko tu darīji 4 mēnešus? Es sapratu, jo viņiem ir šitie... Nē, šeit skaties ir gan J, OXL arī gan RC izējas. Nu, banāni, ja. Tā nedrīkst teikt, fuj, ņem savus vārdus atpakaļ. Mēs šeit vadam ne tikai varbūt DJ meistarklases, bet arī tomēr pārsvarā fokusējamies uz mūzikas rakstīšanas kursiem. Jā, šobrīd Makrē un Dmitrijs atzinājumīs tieši vada Logikā un Abletonā. Jā, tāpēc būs tāds jau labāks produkšanas priekš, teiksim tā, skaņu kartes ir, MIDI kontrolieri. Īsumā cena, kvalitāte un piedāvājums ir labākais, kas jau var būt. Saki čau. Saki čau. Saki tu čau. Man tagad būs ātrā nodarbība. Jā, teorijā. Es tev viņu to arī pārsūtīšu. O, perfekti. 4 galvenie punkti. Nu, vieni no svarīgiem punktiem, pie kā arī tiek. Tā lieta ir tāds smadzeņu kustināšana. Jā, lūdzu. DJ sacensības, jā, tas arī sevis popularizēšana, jo īpaši. Manuprāt, tu vienīgai pilnvērtīgi izmantoji intensīvo kursu uz 4 mēnešiem. Šīs kurs ir daudz labāks priekš manis nekā 8 mēneši, jo tomēr pa 4 mēnešiem pirmkārt tu strādā intensīvi, un otrkārt tu uz tādu pirmā emocionālā elpas vilciena tu vari izvilkt, jo tomēr 8 mēneši, pa 8 mēnešiem pie mums Latvijā nomainās nosacīti gandrīz vai 4 gada laiki. Ja? 4 tā kā tev emocionālie stāvokļi. Iespēja, kamēr uz pirmsākumiem obligāti iesaisties. Gribi kaut ko pamēģini, ieguldies un varbūt tur pēc gadiņa tā
saproti, kas izdevās, kas nē, kam pievērsties tālāk. Tā, lai cilvēki tevi atcer. Tu to paņemsit, izlaidīsit caur sevi un transformēsiet kaut kā jaunā un būs izpausme. Tev tiek dotas 15, 10, 5 minūtes, pusstunda, stunda. Tev arī viņu ir jāizveido to struktūrē. Un nav svarīgi, tas ir DJ sets, tā ir kaut kāda mūzikas relīze. Ja tu sāc setu nevienkārši play un tur vēl kaut kas, tev ir savs intro. Būtu kluba sets, viņš būtu perfekts, bet kā konkursā, man aptuveni pēc tāds, kas vēl? Un nav, un viss. Pēc es arī jums eksāmenā arī teicu, jūs taču atnācāt un jūs spēlējat mūziku dēļ mūzikas, un jūs arī visticamāk mājās neklausīties tādi stīvi. Wow, cik forša dziesma. Jā, bet saprot, eksāmens un vērtē. Un zin kā, piemēram, tad, kad mēs 2 pirmie iepriekš spēlējām, pieejams, viņš vēl tā staigāja tur pa telpu, tā kā starp citu tusē līdz kaut ko parunāt, tā kā tā viegli. Jūs jau reāli kā žūrī sasēdušies, tad tu vispār sākumā pierakstīji, man likās, ak, Dievs, cik labi, ka es jau nospēlēju. Jāmācās. Jā, tas ir jebkurā gadījumā ar laiku. Es tālāk vairs nerādīšu paši nākt uz privātu studiju. Tā.